Duelī par prezidenta kausu laukumā devās pērnā gada Latvijas čempionāta finālisti, čempioni Garkalne Livonija un vicečempioni Tēvs Bulduri, ko līdz šim pazinām zem ovālas nosaukumā. Spēles sākums izvērtās Livonijas regbistu zīmē, kuri samērā ātri izvirzījās vadībā ar 10-0. Tomēr pretinieki nepadevās un, izmantojot 3 sekmīgus soda sitienus, panāca vairs tikai 10-9 Livonijas labā. Pēc pārtraukuma kādu laiku ritēja līdzvērtīga spēle, bet atsekoja Livonijas spēlētāja izšķiroša ofensīva, izdarot 3 piezīmējumus Kristapam Bērziņam, kā arī trāpot viņam visus realizācijas sitienus. Tas viss summā deva Livonijas regbistiem uzvaru maču ar 38-12. Jāpiebilst, ka Bērziņš viens pats atnesa uzvarētājiem 28 punktus. Kādos komponentos jūs bijāt labāk, fiziski vai? Es domāju, jā, fiziskā sagatavotība, ātrums un arī spēles pati uzbūve un taktika, jo, kad es saku, kā darījām visu, kas bija likts, viņu pretiniekam diezgan tā aizsardzība palika šķidra, pajuka un mums radās lielas iespējas. Tātad prezidenta kauss nonāca Garkalne Livonija regbistu īpašumā. Trofeju papildināja iepriekš gūto valsts čempionu un kausu ieguvēju kolekciju.